nesen pirms pāris gadiem nomainīts mākslīgās seguma laukums, uz kura tagad kāps svaigajās un stilīgajās formās Valmiera FC un futbola kluba Meta komanda arī atsevišķās spēlēs, cik atceros. Centrējums vēlreiz no Šībasa un izgaina jau Karls Olses spēlē. Kristaps Ratnieks 4. tiesnesis, bet Rēķis jau soda laukumā iespēle vārtu priekšā un Mohameds Korejā. Parāk spēcīgi piespēlēja Rēķis. Korejā varēja. Vēl viena tālā piespēle Korejā. Labi apstrādā bumbu Mohameds Korejā. Var arī uzsist, sitiens arī seko un tver bumbu Olses. Korejā gan rezultīvs bijis arī ziemas pārbaudas mačos. Zaudē bumbu un laba kustība uzreiz piespēle uz flangu. Bakambulā soda laukumā. Sitiens ar kreiso kāju tiek bloķēts. Klases biedrus arī, ar kuriem auga kopā metas sistēmā. Izpils to stabu un Vapnē bliež bumbu prom, bet ne vārtu virzienā. Oskars vienties un pieprasa palikt klubu, kuram var teikt, ka viņš pieder. Vapnē piespils to stabu. Tagad jau jāskrien atpakaļ divkām, jo Novikovs pieslēdzas. Iegors Novikovs, rikošets un Rēķis atver Olses. Aizmuguras tur nebija, vēlreiz Rēķis cīnās un nopelna stūra sitienu. Ja nebija pacels tiesneša asistenta Karodziņš. Super iespēja Metai, paveicās nedaudz ar rikošetu pēc tam, kad Novikovs iespēlēja vai pat mēģināja uzsist. Niks Dusalievs, centrējums uz tālo stabu, Džīps un Sorokins! Sorokins fantastiski glāb savu komandu šeit. Džibrils Gejs sita stūrī, arī pārlece, viņš pārliecinoši savu pretinieku, bet Alvis Sorokins tagad arī nodemonstrē izcilu sniegumu vārtos. Dusalieva centrējums. Tagad jāapstāsta par Valmieras vēl vienu uzbrukumu ar labo flangu. Atkal Dusalieva piespēle un kur bumba? Bumba ir rokās Sorokinām. 11. spēle virsīgas karjerā Alvim Sorokinam. Un jāsaka Dusalievam, Korobenko. Spēlē pa labi, Korobenko un Dusalievs. Reids pa malu centrējums, izgaina ar Sorokinam jāspēlē. Raidīt bumbu soda laukumā. Vēl viens centrējums un vārtu priekšā Balodis. Laimīgā kārtā varēja ieraidīt bumbu vārtos. Atstāja gan bumbu laukumu no Metas komandas aizsarga. Djūks skaisti nospēlē. Vapnē, sitiens un kur bumba? Bumba lido garā. Lukas Vapnē. Balodis. Vienā pieskarienā Porsāns, Kustāvu, rikošets un Gaušu! Neraida bumbu vārtos, uz līnijas tur Novikovs glāb. Džega, kā viņu sauc, Filipi Almeida. Bija RFS, bet Meta tikai par dažiem punktiem atpalikā. Gaušu! Gaušu soda laukumā, Gaušu drībls, piespēles, sitiens un bumba ir vārtos! Lukas Vapnē! Sarauc sev bijušo komandu un arī nosvin vārtus pret Metu Lukas Vapne. Ne mazsvarīgs fakts šajā gadījumā, bet daudz ko izdarīja Gaušu. Porsāns. Gustavo. Labajā flangā iespēles soda laukumā Gustavo. Jānospēlē drošāk, ja spēles diskvalifikācijā par konfliktu ar Viktoru Morozu. Centrējums, labs, sitiens ar galvu un 2-0. Džīps, Džibrils Gejs. Lukasam Vapnem 1+1 šajā mačā, bet Džibrils pēc atgriešanās gūst vārtus. Jāskrien kur? Jāskrien, protams, pie Jāņa Līgatā, lai pairētu kameru priekšā. Klasiskais stils, kā nosvinēt gūtos vārtus Džibrilam Gejam un labajā flangā Porsāns. Porsāns pret iesienē pieskanē piespēlē un vārtu priekšā netrāpa bumbu Alijons Ndojs. Daudz uzņemās, bet pagaidām nesakmīgi. Melnis un uz labo flangu Ivulāns. Sitiens Markusam Ivulānam. Piesakās viņš virslīgā savā debijas mačā. Pagājušajā sezonā Markusam Ivulānam svētdien tikai viena spēle, jo Ilasei sāks nometnē. Iespēle Melnis!
Melnis un bloķēts sitiens Niks Sliedē. Izklupienā garajā glāb savu komandu. Bruno Melnis. Šajā laikā izdarīt Gustavu sitiens un Sorokins atvairā. Noslēdz mačs ar Valmieras 2-0 uzvaru. Valmiera uzvar pirmajā kārtā tikai 3. reizi no 7 piegājieniem.